Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu. Es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Jāsais grāmata, 41. nodaļa, 10. pants. Esi sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlstības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno. Un šodien man sākot, kad es saņēmu šo aicinājumu runāt par 23. psalmu, es vienā brīdī apstājos un domāju tā, mana vēstījuma sesija ir 7 dienas, bet te ir tikai 6 panti. Taču Dievs veica pats savas korekcijas ieraksta laikā. Es vakardien runāju par 1. panta daļu. Un šodien runāšu par 23. psalma 5. panta 2. daļu. Un tur ir teikts, tu svaidi manu galvu ar eļļu. Mans biķeris ir pa pilnam pieliets. Par ko šeit ir runa? Dievs svaida. Dievs mūs ir svaidījis ar savu svaidījumu caur Jēzu Kristu, caur ticību uz Jēzu Kristu. Viņš svaida mūsu galvu ar eļļu. Eļļa vienmēr nozīmē, cik es zinu, ja es pareizi atceros, garīgas lietas. Un tas nozīmē, ka Dievs rūpējas un gādā par to, lai mēs būtu garīgi stipri visās savās situācijās. Lielā daļā tas ir atkarīgs no mums, cik daudz mēs Dievu vārdu uzņemam. Kā runāja Modris, ko tu klausies, Goliātu vai to, ko tev Dievs ir teicis. Mēs lielākā vai mazākā mērā mēs visi esam ar kaut kādu dzīves pieredzi. Pagājušās nedēļas nogalē manam vecākajam dēlam apritēja 36 gadi. Un tā bija tāda interesanta diena, kad Dievs ļoti daudz runāja uz mani. Bet vai tu atceries? Un viena no tām lietām, ko man tiešām bija vērts atcerēties, bija tā Dieva gara, kā Dievs uz mani runāja par šiem gadiem. Un tas dod man spēku un stiprinājumu saprast, ka viņš turpinās man runāt un turpinās mani vadīt. Pirmais mans dēls piedzima ļoti smagi. Es 2 reizes zaudēju samaņu un viņš piedzima nedzīvs. Un tieši tagad, 36. gada dienā, es sapratu, ka Dievs jau tādi centās parādīt savu laipnību. Jo viņš deva viņam dzīvību un sakārtoja viņa dzīvi. Ja tu viss sekojas maniem vēstījumiem iepriekš, es daudz par to esmu stāstījusi, cik ļoti lielā nelaimē un bēdās viņš bija un grāvī. Un kā Dievs to visu atrisināja, sakārtoja tā, ka es pat sapņot nevarēju par tik brīnišķīgu atrisinājumu viņa dzīvē. Un savā laikā Dievs man, kad es biju izmisumā par viņa likteni, par to, kas ar viņu notiek, un vispār nezināju, kur viņš ir un kas ar viņu ir noticis, Debes Tēvs man vienā acu mirklī parādīja visas manas 3 dzemdības, un burtiski pateica, es viņam devu dzīvību, man ir nodoms viņa dzīvei. Un tas tā, Dievs visu laiku uz mums runā, viņš mūs svaida. Otrs gadījums bija, kur arī Dievs mēģināja pateikt par savu klātbūtni manā dzīvē. Un man jau likās, ka es tam ticu, bet kā jau mēs cilvēki. Un šodien es saprotu, ka visi šie 3 gadījumi, 3. bērniņu vispār konstatēja Oldā, un viņam nebija jāpiedzimst, bet Dievs lēma savādāk. Un pat daktari teica, vai tu Dievam tici, vai mūsu dzīvē, ja mēs paskatāmies atpakaļ, un tā uzmanīgi paskatāmies, mēs redzam, ka Dievs visur bijis klāt, visur ir izcēlis no dubļiem, iecēlis godā, visur viņš ir palīdzējis, visur viņš ir bijis klātesošs. Un mēs pat toreiz to neapzinājāmies. Viņš svaida tavu eļļu ar galvu. Un nākamā daļa, tavs kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Šeit es ilgi nekavēšos. Tikai latviešu tulkojumā ir pilns līdz malai. Citos tulkojumos ir, ka līst pāri malām. Un amerikāņi to parasti skaidro. Kas Dievs, tu neredzi, ka malas ir?
Dievs saka, nē, es gribu, lai tu redzi, ka es dodu vairāk. Un, kad es lasu Bībeli, tad vienā vārdā sakot, man gribas teikt, ka Dieva devīze ir laba, vajag daudz. Laba, vajag daudz. Un pats galvenais, lai mums ir Dievs. Ja mums ir Dievs, tad mums ir daudz. Nu, tādas pārdomas šodien. Tēvs, es Tev pateicos. Es Tev pateicos, ka pat, kad es Tev neticēju, pat, kad es Tevi nepazinu, pat, kad es Tevi nezināju, Tu nāci un rādīji sevi savā mīlestībā, savā labestībā, savā žēlastībā, Dievs. Un es Tev pateicos, kungs, ka arī šodien, kad es to redzu, ka Tava roka ir pār mums, ka Tu mūs sargā un vadi, ka Tu sūti eņģeļus mūsu ceļā, mūs pasargāt no visa ļauna. Es pateicos Tev, Tēvs, ka Tu joprojām mūs mīli tikpat stipri, ka Tu piedod mums visus pārkāpumus un noziegumus un pasargā mūs no ļauna. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu esi tik liels un tik varens, un ka Tevis ir tik daudz. Palīdz mums to satvert un iet tā, lai par mūsu dzīvi Tev vienam, Tev vienīgajam ir slava, gods un pateicība, Tēvs. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.